Re! Viss ēters ir te! Un vēl par kādu pašmāju aktualitāti. Drošības nolūkos Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas darbs Ventspilī tuvākajās dienās būs ierobežots, atceltas plānveida operācijas un pacientu uzņemšana. Taču slimnīcā esošo cilvēku ārstēšana turpinās bez traucējumiem. Agri no rīta slimnīca daļai palika bez jumta. Vēja ātrums pie jūras pilsētā vētras laikā pārsniedza 30 metrus sekundē, un jumta konstrukcija uz vienu no ēkas korpusiem neizturēja. Negadījums noticis stundu pirms slimnīcas teritorijā sākas intensīva cilvēku plūsma, tāpēc laimīgā kārtā cietušo nav. No Ventspils ziņo Līva Rauhargere. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas iekšpagalmā paveras postaža. Zemi klāja jumta un siltinājuma fragmenti, kas vēl pirms dažām stundām 1900 kvadrātmetru platībā seguši slimnīcas jumtu. Visu nakti vējš gaudoja ļoti stipri un es tādu ļoti sen nebiju dzirdējusi. Bet tad 7, tūlīt pēc 7, tad bija tiešām tāds ļoti liels troksnis. Un tad sākumā mēs nesapratām, kas noticis, bet te viss it kā pie mums reanimācijā palika mierīgi, elektrība nenodzisa. Un tad kolēģis izskrēja skatīties un teica, ka visas mašīnas esot apraktas ar jumtu, ar slimnīcas jumtu. Ātri noskaidrojies, ka neviens cilvēks nav cietis, taču dakteres Gebaueras auto bija to vidū, kas palikuši zem trupām. Tagad viņi var noraudzīties, kā tepat durvju priekšā glābēji cenšas to atbrīvot. Paveicies tikai bukte uz bagāžnieka, bet dažu kolēģu auto pēc izvilkšanas no gruvešiem izskatās daudz bēdīgāk. Bēdīgi izskatās arī pati ēka. Iekštelpās visnopietnāk cietis viens no uzņemšanas nodaļas kabinetiem, kurā iebrukuši griesti. Tieši zem norautā jumta, ēkas 4. stāvā, atrodas administrācija, taču darbinieki nav evakuēti. Uz doto brīdi tur ir cilvēki, jo šis te jumts, kas ir norauts, viņš ir uzcelts uz vecā jumta, un praktiski, tā kā vecais jumts, plakanais jumts, tā saucamais, ruberoīdu plārkalājumi, viņš ir un viņš funkcionē, un tā kā cilvēkiem tur bīstamība nav. Arī ir novērot šīs te konstrukcijas, un ar speciālistiem, izteikās, tā kā nekāda apdraudējuma it kā nav iedzīvotā. Šim slimnīcas korpusam jauns jumts būvēts salīdzinoši nesen, pirms 7 gadiem. Tātad par nolietojumu nevarētu būt runa un jautājums par jumta konstrukciju stiprību. Jau vētrā pirms 2 gadiem jumtam radušās problēmas, taču toreiz bojājumi ir novērsti, salaboti un tie netika uzskatīti par pārāk būtiskiem, tādēļ nekādas pastiprinātas ekspertīzes par jumta konstrukciju stiprību toreiz neveica. Pēc šī rīta notikumiem nopietnas pārbaudas gan sekos, norāda slimnīcas galvenais ārsts Dainis Gīlis. Mēs esam izsaukuši ekspertus, pašlaik eksperti novērtēs par drošumu, kā mums tālāk rīkoties, un mēs sekosim viņu rekomendācijām. Tiek pacelt visu dokumentāciju, kas bija gan projektēšanā, gan būvniecībā, gan to arī izvērtē eksperti. Vai jūs varat nosaukt, kas bija kompānija, kas būvēja šo jumtu? Jā, tātad kompānija bija RUDK no Kurzemes, tāda kompānija, kas uzvarēja konkursa rezultātā un būvēja šo. Iegūt jumta cēlāju viedokli šodien neizdevās, jo kompānijai RUDK sākts maksātnespējas process, bet uz kādreizējo kontaktu tālruni rojā jau atbild cita firma. RUDK jau gan sen tā kā nav tāds. Nē, mēs neesam pārņēmuši RUDK saistību, vienkārši RUDK sen jau ir uz maksātnespēju. Slimnīca ir apdrošināta, taču postījuma apmēri vēl nav aprēķināti. Lai arī slimnīcas iekštelpām, izņemot vienu kabinetu, būtisks kaitējums nav nodarīts, piesardzības dēļ šodien tomēr atceltas plānveida operācijas un arī jaunu pacientu uzņemšana praktiski nenotiek. Šāda situācija varētu saglabāties tuvākās 2 dienas. Līva Rauhargere, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.